Čau. Sandris Zoteika. Saruna būs šodien ar Kristīnu Štikāni, Sirds virtuves projekta veidotāju. Tūlīt viņu pievienojam. Cerams, ka viņa ieraudzīs paziņojumu, ielūgumu un varēs arī veikli pievienoties. Jē! Jā, mums izdevās. Super! Čau! Čau! Čau, Kristīne! Es esmu Sandris, šī ir Zoteika. Kā tu vispār, es Instagramā esmu tik maz taisījis live streams, ka es pat īsti nezinu, vai ir iedzīgāk kādu brīdi pagaidīt, vai sākt uzreiz. Te arī varēja nogriezt lieko sākumu, ja ir kaut kas liekas pierunāts klāt. Nogriezt pēc tam tu nevari editot, ja nu vienīgi tu viņu download un pēc tam nogriezt. Nu tad sākam uzreiz. Bet jā, var pagaidīt kaut kāds, jo cilvēkiem arī aiziet notifications, kad ir sākts tas lives. Labi. Nu, tas ir tas, kā cilvēki parasti dara, ka pagaidīt. Tad mēs varam papļāpāt kaut ko ārpus. Jā, no manas puses mazliet būs trokšņi, jo es esmu tādā bērnu jauniešu centrā, jo biblioteka, kurā es parasti eju darīt savas internetu lietas, šodien tieši ir slēgta. Tā kā cerams nebūs pārāk skaļi, man ir uzrakstīns ar lūgumu drusku klusāk un sirsniņa apakšā. Es ceru, ka pārāk bieži nevajadzēs to lietot, bet ja vajadzēs, tad es parādīšu. Mēģināsim iekļauties stundā ar visiem 50,000 jautājumiem, kas man ir padomā, un vēl Facebookā bija arī čupiņi ar jautājumiem no vairākiem cilvēkiem, kas gribēja šo to pajautāt. Nu, ja nezināsim to visu, tad pēc tam komentāros palūkšu tevi uz dažiem no tiem kaut ko atbildēt, vai arī es pats. Un jā, visi, kas pieslēdzās, kas redz mūsu sarunu, laipni aicināti arī kaut ko pajautāt komentāros, vai iebilst, papildināt, izteikt atbalstu, izteikt sajūsmu. Sūtīt sirsnīs. Jā. Katrā ziņā komentāri, interakcijas, sarunas ir pats labākais veids, kā, manuprāt, atbalstīt šādu sociālo tīklu darbošanos. Jo tad tas Instagrams un Facebooks saprot, ka te notiek kaut kas interesants, kas cilvēkiem patīk un šķiet iesaistīšanās vērts. Un es ļoti ceru, ka arī šī saruna tāda būs, nevis tikai uzpūsta no manas puses šiem vārdiem. Es piekrītu. Arī ceru. Paldies, ka tu esi piekritusi šai sarunai. Mēs tikāmies pagājušā vasarā un jau aizpļāpājāmies, ka vajadzētu tādu sarunu. Līdz ar to drusku ir man bijis laiks arī papētīt, ko tu dari, palasīt tavu maģistra darba pētījumu. Bet es domāju, ka jāķerās klāt. Jā, noteikti. Es zinu, ka tev ir daudz jautājumu, tev bija vairāk kā pusgads, lai viņus sagatavotu. Tie, kas nokavēt, varēs patīt apakaļ. Noteikti, jā. Tieši tā. Nu, tad pirmā lieta, ko es gribu teikt, šī ir Zoteika, laipni lūdzam. Kristīna Štikāne, Sirds virtuves projekta veidotāja, satura radītāja. Un mans vārds ir Sandris Adminis. Zoteika ir projekts, varētu teikt, internetā žurnāls, kurā es veidoju ziņas, stāstus, dažādus faktus, pastāstu tālāk un sarunājos ar cilvēkiem, kuru interešu joma pārklājās ar šo te manu interešu jomu, kas ir lielā mērā saistībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku aizsardzību, iedzīgāku, draudzīgāku, līdzcietīgāku sadzīvošanu ar visdažādākajām būtnēm mūsu planētas. Un šajā sakarā dzīvnieki un uzturs, manuprāt, ir viena no pašām svarīgākajām tēmām, pašām statistiski un ikdienas saskarsmju ziņā
lielākajām tēmām, jo mēs katru dienu vairākas reizes izvēlamies, ko mēs ēdīsim, brokastīs, pusdienās, vakariņās, launagā, naktsniņās, uzkodās pa vidam. Un ļoti bieži tas skar dzīvniekus, visdažādāko sugu būtnes. Un tam ir tik milzīga loma, jo tiešām tas iesaistīto dzīvnieku skaits ir neaptverams. Pasaulē tie ir 80 miljardi dzīvnieku, ko katru gadu, sauszemes dzīvnieki vien, ko katru gadu nonāvē apēšanai. Latvijā tie ir vairāk nekā 20 miljoni dzīvnieku, un tas viss notiek vienlaikus ar to, ka sabiedrībā mainās izpratni par uztura zinātni, par ēšanas paradumiem, par pārtikas sistēmu. Aizvien vairāk uztur speciālisti pauž uzskatu, ka mēs ēdam pārāk daudz gaļu un visādus citus dzīvnieku izcelsmes produktus. Parādās aizvien biežāk paziņojumi un atzinumi, ka dzīvnieks ēst patiesībā nemaz nav obligāti. Tiem, kas negrib ēst dzīvniekus, viņi to var arī nedarīt. Viņi var sabalansēt savu uzturu pavisam veselīgi, daudzveidīgi, krāsaini, garšīgi, arī liekot dzīvniekus mierā. Un joprojām šī tēma ir tāda karsta. Nevarētu teikt, ka ir viennozīmīga, kā to nosaukt, konsensus starp visiem uztura speciālistiem un pētniekiem. Bet šai sakarā es arī vēlējos parunāties ar Kristīnu, jo viņa pēc izglītības ir biologs un arī uztura zinātniece, kas ir savu maģistrā darbu arī veltījusi lielā mērā šai tēmai, par ko es runāju. Es pat varētu nolasīt pilno to maģistra darbu nosaukumu. Pamēģi. Man ir pierakstīts. Ja man būtu jāatcerās no galvas, nevarētu, bet savā ziņā tas ir tā kā apliecinājums tam, ka jā, tas ir nopietni zinātnisks pētījums, jo tas ir tik specifiski, konkrēts, precīzs, tieši par to tur ir, ka ikdienas valodā tādā sarunā nav viegli to atcerēties. Tas ir, man liekas, ļoti tipiski pētījumi. Un tavā gadījumā tas ir veselīga uztura, šķīvju principa, radītās izmaiņas ķermeņa antropometriskajos un asins plazmas bioķīmiskajos parametros atkarībā no diētas veida, vai ne? Jā, mēs mēģinājām noīsināt, cik varam. Jā, es ticu. Jā, tā ir saka, tā zinātnes valoda ir ļoti specifiska, viņa prasa to precizējumu noteikti. Un patiesībā tajā nosaukumā tev jau ir jāpasaka visu, ko tu tur esi pētījis. Līdz tam mēs nonāksim, tas tāds, man liekas, tāds dziļāks niriens leciens. Bet pirms tam es gribētu tev pajautāt, kā tu īsti sevi pieteiktu, kas tu tāda esi, ar ko tu nodarbojies? Kas ir sirds virtuve? Man grūti šo jautājumu atbildēt, tāpēc, ka manā uztverē es esmu mazliet tāds mazais universe cilvēks, multitaskotājs. Un man liekas, tā jau ir ar daudziem cilvēkiem, kas īpaši paši sev veido darbu un to, ko, respektīvi, mans darbs un man ikdienas nodarbošanās ir šī sirds virtuve. Tā kā citi iet uz darbu, strādā ofisā vai varbūt, nezinu, man uzreiz veikalā nāc idē vai, jebkurā vietā, kurā ir noteikts darba laiks un darba devējs ar konkrētu algu, konkrētā mēneša dienā, tad šobrīd es strādāju sirds virtuvē. Un tad visas aktivitātes, ko es veicu, vai nu tās ir maksas vai bezmaksas, tas ir saistīts ar to lietu, ko es daru iekš sirds virtuves. Un sirds virtuve, nevelti nosaukums tāds arī ir, tās lietiņas, ko es daru, un es cenšos ļoti darīt tiešām no sirds, tā kā ieliekot visu savu sirdi dvēseli iekšā un nododot cilvēkiem tā kā pašu labāko. Un arī rūpēs par sevi, rūpēs par vidi un rūpēs par apkārtējiem. Un tas ir gan receptes, gan radīt dažādas dabai cilvēkam, dzīvniekam draudzīgas receptes, nodot citiem, nodot cilvēkiem gan sociālajos tīklos, gan arī dažādos online vai klātienes gatavošanas kursos. Viens no kursiem jau arī nākamnedēļ būs online. Un tā recepšošana un gatavošana ir tāds pamata lieta, kas sākās kā hobijs arī. Un tad šeit es arī izbraucu un pagatavoju citiem kādā retrītā vai kādā nometnē ēst. Bet lielākoties tas fokus ir tāds arī uz to zināšanu nodošanu, jo man gribas
nevēlties gāju arī studēt to uzturu, lai būtu iekļauts arī šis veselības aspekts, jo mēs ļoti labi zinām, ka tas veģāniskais nevienmēr ir veselīgs. Un man arī pašai pirmajos gados, kad es pievērsos šim uzturam, bija aizķeršanās. Un līdz ar to tas mans nodoms ir arī cilvēkiem parādīt un iemācīt, kā šo uzturu sabalansēt, kā ēst veselīgi veģāniski, un ka tas vispār nav sarežģīti, un ka tas var būt garšīgi, jo es esmu arī gurmāts, un, ja tā var teikt, tā kā ļoti, ļoti patīk pievērst uzmanību visādām smalkām niansēm un varbūt to ēdienu veidot no vairākām sastāvdaļām, jo man ļoti, ļoti patīk nianses garšas izšķirt ēdienos un padarīt to ēdienu garšīgāk. Tajā pašā laikā arī šausmīgi nesarežģījot visu, jo mēs ļoti labi zinām, ka ne visiem ir laiks tur stundām ilgi pavadīt virtuvē. Bet, tas nodoms mans ir tāds tā kā parādīt cilvēkam, kā ēst veselīgi, garšīgi, un varbūt arī laust to mītu, ka veselīgs nevienmēr ir. Nevienmēr viņš ir tiešām garšīgs, bet man gribas tā kā parādīt, ka var būt arī garšīgs. Un dabai draudzīgs, un dzīvniekiem draudzīgs, un tavai veselībai tev pašam draudzīgs. Un tas tāds galvenais fokus. Bet tā kā, ir vēl visādi citi fokusi, kā pārgājieni dabā, jo tu jau pieminēji, ka es esmu arī biologs, un tad man augi ir ļoti tuvi arī no tās tēmas, un tad mēs ejam arī pavasarī, vasarā dabā vācam ēdamos augus un iepazīstam ārstniecības augus. Tas tāds vēl aktuāls, varbūt meditācijas kāds hāla ceremonijas, tas tāds vairāk tāpēc, ka es pat praktizēju tās apzinātības prakses jau vairāk kā 10 gadus. Piedāvāju uzturu konsultācijas arī, lai gan tas nav tāds galvenais fokus, bet arī tā kā man ir šī zināšanas un šī pieredze, ja cilvēki īpaši grib pievērsties augos bāzētam uzturam. Man nepatīk tā kā īsti viņu saukt par to vegānisko līdz galam, tāpēc, ka pirmkārt daudziem ir aizspriedumi, un otrkārt arī man, augos bāzētais asociējas vairāk arī ar to veselīgo principu, vismaz man. Tas ir tāds vēl uzturu konsultācijas vai arī piedāvāju tā kā tās mācības, ko jau es pieminēju tā kā online vai klātienē, arī aizbraukt uz mājām vai uzaicināt pie sevis ciemos, ja ir tādi cilvēki. Latvijā tas nav ļoti populāri, ārzemēs vairāk, bet tas ir tas, ko pamazām es arī mēģinu iekustināt un palīdzēt cilvēkiem, jo ir tādi cilvēki, kas nav gatavi mācīties online, vai viņiem vienkārši kaut kas nepielec, vai vienkārši katrs ir pilnīgi savādāks. Mēs katrs esam individuāls. Un citam dara grupu nodarbības, tāpat ar vingrošanu. Ja citam dara iet grupu treniņu, citam vajag individuālo treneri, un tad es tā kā piedāvāju to individuālo treniņu vai no online ar uzturu konsultācijām, vai arī praktiski es varu aiziet uz mājām un parādīt, vai šodien uztaisim to un vairākus tur ēdienus, un mēs tur dienu kopā pavadam un visu kaut ko garšīgi pagatavojam, un paralēli arī notiek tā kā izglītošana, vai tāda domu, vārdu, ideju un zināšanu apmaiņu klātienē. Tā ļoti daudz. Cilvēks tāds uz visām pusēm varbūt gluži nē, bet ar dažādiem instrumentiem to vienu celiņu sēju šobrīd. Arī dažreiz uztaisu kūkas un kefīrus fermentēs, to es vispār aizmirstu pateikt, jā. Es arī piedāvāju un piegādāju produktus cilvēkiem. Un patiesībā tas ir tāds vēl viens fokus šobrīd, kāpēc es eju vairāk varbūt iekšā tajā fermentēšanas pasaulē, kurā jau es eju jau vairākus gadus arī. Bet varbūt tur jau tev ir kaut kādi jautājumi par to, bet tā fermentācija ir, un es piegādāju cilvēkiem aptuveni reizi mēnesī augu kefīrus no Indijas riekstiem, no lazdu riekstiem, no sojas piena, tā kā pagatavotus. Un tie kefīri jau vairāk kā pusotru gadu tādā privātā lokā. Es braucu pats sataisu, braucu savu mašīnu, piegādāju cilvēkiem, bet tagad ir tas pārsteidž, tas līmenis, tas dzīves posms, kurā es sapratusi, ka gribas to tā padarīt pieejamāk visiem cilvēkiem, tāpēc, ka es ticu, ka mūsu veselība sākas arī mūsu zārnās. Tā kā no sākuma viss sākās par augiem un tā tālāk, bet tā kā cik ļoti, ļoti svarīgi, ka mums ir tie visi organismi, kas dzīvo arī mūsos iekšā. Un tad man gribas tos kefīrus nodot tā kā vairāk visiem cilvēkiem tur ārā, un tā skaitā arī vegāniem, kuriem šī produkta veikalos nav tāda pieejamība. Jā, tā kā es esmu arī vienā projektā šobrīd iesaistījusies, ko sauc Green Hexagon.
pirms mūsu sarunas man tieši bija seminārs. Tā kā mēs ar maniem draugiem mēģinam izbīdīt šo kā ideju līdz arī veikaliem. Tā kā es ļoti ceru, ka teiksim, tuvākā gada laikā mēs arī varēsim to visu caur veikaliem nodot jums tos visus fermentētos superīgos kefīrus, jo viņi tiešām ir garšīgi. Es pat katru dienu lietoju, nepārspīlēju, tiešām katru dienu uzturā kaut kādā veidā es viņu tur uzņemu. Draugi man apkārt, ģimene un klienti, kas ir tiešām jūt, ka jau rodas atkarība un ka nevar. Bez tiem produktiem tur arī ir zinātnes pamatojums tam, pat mēs jūtamies labāk un imunitātei tas vajadzīgs. Tā kā jā, man tas šeit tāds vēlējums, lai top arī viss tā fermentācijas pasaule un paralēli tam, lai top joprojām veselīgi latvieši, jo es jau to informāciju nododu latviešu valodā. Veselīgi tautieši. Wow, ļoti daudzveidīgs tēmu horizons. Un, jā, man liekas, tas ir tāds diezgan tipiski cilvēkiem, kas paši iet savu ceļu un ir celmlauži kaut kādā ziņā, jo tu visam kaut kādā ziņā negaidīti virzieni un tēmas, kas varbūt pirmajā brīdī šķiet dažādas, tomēr cieši savā starpā saistīts. Bet pastāst mazliet, kā tu personiski līdz tam visam nonāci, kā tu sāki tā dziļāk par to uzturtēm interesēties, kā tu nonāci līdz augu uzturam, kā tev gāja pašā sākumā, kad tas bija, cik sen atpakaļ, kādi bija kaut kādi pirmie klupšanas akmeņi varbūt, vai ko tu sev būtu ieteikusi, ja tu ar pašreizajām zināšanām varētu uzrunāt savu tā laika sevi? Nu jā, pareizi saka, tā kā ļoti daudz un dažādas tās lietas, ko es aptveru, un tas patiesībā ir pateicoties tam visam ceļu gājumam šajā visā pasaulē, kuras arī esmu nonākusi. Un vienu otru vienkārši tā kā atver vaļā, no angliski kā reveals, ja? Nu tā kā vēlējās tā bumba veļas, un vienkārši tas viss jau patiesībā ir viens, bet mazliet tā kā atzarots. Un tas ceļš sākās, tā bumba sāka vēlties, tad, kad es sāku studēt biologos patiesībā. Nu, jau iepriekš man bija interese izzināt cilvēku organismu. No sākuma es vispār domāju, ka es būšu medicis, aizgāju studēt arī medicīnu. Bet tad es sapratu, ka nē, ka es līdz galam nevaru, es esmu šausmīgs empāts, un man baigi grūti būs sevi nolost. Es zināju, ka es varu, bet tā kā negribējās. Un es tajā laikā jau, kā jau es teicu, es nodarbojos ar tām paši izzinošām praksēm, meditācijām, dažādām gāju, apmeklēju apzinātības kursus kaut kādus kopā ar draudzenēm. Un tad tā kā es vienā brīdī sapratu, kā es tā kā padziļināt mācos to bioloģiju, tad pēc medicīnas aizgāju studēt bioloģiju. Un tad es tā domāju, kā es izzinu visu to pasauli, apkārt iekšā mūsos ekoloģiju un mikrobioloģiju un biotehnoloģijas un kas tik tur mums nebija. Un paralēli tam es eju to tādu apzināto sevis izzināšanas ceļu, kā es, kā Kristīna, kā personība. Un man likās, bet kā es to ķermeni tagad jūtu vai jutīšu, labāk, kā es varu ticēt tam, ko es jūtu, ja es to esmu bāzusi viņā kaut kāds 25, man toreiz bija, neatceros, 20, piemēram, gadus, jā, vienkārši esmu tā ēdus, tāpēc, ka es tās ticēju, man tā ir mācījis māma, teica, kas vispār par to neko nezināja, viņiem vispār nulle zināšana medicīnā vai uzturā zinātnē vai vēl kaut kur. Vienkārši šitā mēs ēdām, un tāpēc mēs tā ēdam. Un tad, kad es studēju to bioloģiju, tad jau parādījās vairāk kaut kādas zinātniskās informācijas vispār manā galvas smadzeņu apritē. Un man viena kursā meitene bija vegāna. Un tad mums pēc pirmā kursa bija tāda praksa obligāta, kur mūs visi sameta 60 studentus kopā, mēnesi dzīvot kolkā. Un tur tāda prakses māja, kurā mēs tad gājām tur mācīties visādus dzīvniekus, augus dabā. Un viss kaut kādas praktiskā ekoloģija bija. Un mums dzīvojām kopā ar to vegānu draudzeni, un kā mēs gatavojām kopā bariņā, un tad ļoti daudz patiesībā sanāca iepazīt to vegānisko virtuvi, pateicoties tai kursabiedrenei Katrīnai. Čau, Katrīna, ja tu klausies šo.
Un toreiz viņām patiesībā ar draudzenēm arī bija kaut kāds tur savu burgeru biznesiņas, tur cepa burgerus kaut kādos vegāniskos pasākumos. Un man tas likās tā kā baigi forši, un es pēc tam tajā rudenī, es jau tad sāku ēst veģetāru. Un tad es pēc tam tajā rudenī piedalījos neapēd zemeslodi. Es neatceros, ar kā viņu sauc, toreiz tas nebija neapēd zemeslodi. Tas bija kaut kāds vegāniskais izaicinājums, viņš notika novembrī, nevis 1. janvārī. Un es izdomāju, jā, es pieņemšu šo izaicinājumu, tāpēc, ka esmu nodzīvojis šitik mēneši jau veģetāri, un tajā brīdī man atnāca, kā es vispār zinu, vai man vajag to pienu vai to biezpienu, kas man ļoti garšo visiem, ja tā kā man tas ķermenis, es taču nezinu, vai viņš tiešām man to prasa, vai tas vienkārši ieradums. Un tad man likās, tā kā vislabākais veids, kā to uzzināt, ir vienkārši nogriezt to nost ar nāzi, un esmu tāds cilvēks, visu vai neko, man tas ir viegli, bet visiem tā nevajag, un es zinu, ka tas nav visiem piemērots, bet man tā ir. Un man tajā brīdī tas izaicinājums bija ideāls. Un toreiz pat nebija opcijas veģetārs, vegāns vai trīsreiz. Toreiz bija vienkārši vai tu esi vegāns vai viss, un man tas bija tā kā ideāli. Un es sāku tur to visu darīt. Man ļoti patika ņemties virtuvē, vienmēr ir paticis jau no bērnības. Un es vienkārši domāju, es atšu tajā iekšā, man aizgāja riktīgi eksperimenti virtuvē, un man likās, kā es varu savas mīļākās receptes uztaisīt vegāniskas. Bet toreiz man tas aspekts nebija īsti uz veselīgi. Man tas bija fokus tagad, kā visu veganizēt. Un man likās, tas mēnesis tik ātri paskrējies, tajā virtuvē bija tikai knapi pieskrējusies, man likās. Un man tos, bet kāpēc es tagad to visu beigtu? Man ir interesanti, un es nejūtos vispār slikti, un man neprasās tur tos produktus, un tā kā, let's do this. Un tā es joprojām tur esmu. Tā kā ir 9. gads šitais. Un tā tas celiņš vienkārši tā kā ritinājās tam, ka es izmācījos tos biologus, es arvien vairāk un vairāk tajā zinātnē iedzinājos, es izzināju vairāk visus aspektus caur dabu, caur dzīvniekiem, caur augiem. Īstenībā vairāk tieši tas fokus uz augiem arī aizgāju un augu pētniecību. Es bakalauru ekoloģijā tā kā aizstāvēju. Un tieši tad es aizgāju volontēt vides organizācijā, ir tāds YEE Čehijā bāzēt, bet viņš tā kā Umbrella organizācija, un es biju starptautiskā vidē ar starptautiskiem cilvēkiem, kur tā kā man pavērās tā redzēšana plašāk, kas vispār ir vegāns, kas par konkrētu vides aizsardzību, kā tas ir saistīts gan ar uzturu, gan, protams, ar visādām citām lietām, bet mums bija tāds noteikums organizācijā, ka tur vegāniskas vai vismaz veģetāras visi tie trēniņi, tie training course, kas ir vai kādi projekti, tur ir tāda travel policy, kas ir dabai draudzīgāk, un tā es tā kā riktīgi padziļinātāk vēl no tās visas dabas aizsardzības puses iedziļinājos tajā visā. Kaut kādus 3 gadus aptuveni ar to organizāciju kopā mēs tur darbojamies, pat valdē bija, tur baigi traki ņēmos ar to visu. Un tad tajā brīdī vienā man likās tā kā, man gribas atkal mācīties, jo esmu tāds cilvēks, kuram visu laiku gribas kaut ko mācīties. Un tad es domāju, visas ieraudzīju to uzturzinātnes programmu, es paskatījos, cik forši es tā kā varu tur pieteikties ar savu bioloģijas backgroundu. Un patiesībā ļoti daudz man tur bija jau visas mikrobioloģijas un bioķīmijas un anatomijas un fizioloģijas, man jau tas viss jau bija bijis pamatā. Līdz ar to tā kā man bija ļoti viegli tur visā tajā ielikt iekšā un turpināt to studēt. Un tā es to uzturzinātni studēju, jo tad, kad es jau biju tāds vēl dumpīniecisks, kaujiniecisks vegāns, kad man likās, ka es ieiešu tajā vidē un es redzēšu, ko vispār tas Latvijas uzturas zinātnieks vai uzturas speciālists vidējais, kas man lielākoties visu kursā bija uzturas speciālists un arī pasniedzēja, vai uzturas speciālists, vai tur kardiologi, alergologi un ārsti, principā, kas pasniedz tās lekcijas. Un kāds viņiem ir skatījums Latvijā uz šo, jo es zinu, kas ir ārzemēs, pateicoties savai plašajai pieredzēji ar visiem projektiem un visu, ko es iepazinu savā volontēšanas pieredzē. Un tad es ieraudzīju, cik ļoti šaurs tas viss ir. Un tāpēc man atnāca tāds spītīgais, dumpinieciskais tāds mērķis uztaisīt savu maģistra darbu par to, izpētīt, lai pastāstīt vairāk vismaz tai komitejai un tiem kursabiedriem, kas klausās. Un īstenībā katrā lekcijā, katrā kursā, kurā bija iespēja pašiem taisīt kaut kādas prezentācijas un lekcijas un paņemt kaut kādas tēmas par augu uzturu, es tā kā mēģināju paņemt tos pētījumus un parādīt vairāk no tās puses cilvēkiem, tā kā, hei, jūs dzīvojat šajā kastē, un es nesaku, ka šis ir nepareizi, bet tā kā paskatieties ārā no tās kastes, jo visi dzīvojot tajā kastē un mācoties tikai te, un te nāk jauni un jauni iekšā, un vecie tā kā nodod zināšanas jauniem, bet viņi tā kā, nepaklāt. Es nesaku, ka pilnīgi visi tādi ir, bet ļoti daudzi, tā kā lielākā daļa.
Tad man likās, es gribēju būt tas viens no malas, kas viņiem iemet iekšā kaut kādu jaunu informāciju. Un tad, bija interesanti. Un tā taps arī maģistra darbs. Un tā paralēli tam visam dzima sirds virtuve, kad man kādreiz bija kauns vienkārši savus receptus likt savā privātajā profilā, tā viņu zīmēt. Un tad es beigās sapratu, ka es gribu reāli stāstīt un dalīties. Un kāpēc gan nē? Un tad es sapratu, ka tiešām arī cilvēkiem ir interesi par to, un es varu apvienot ar to, par ko man tiešām deg sirsniņa, un arī palīdzēt citiem ārpusē. Tā kaut kā. Pastāsti lūdzu par savu maģistra darbu. Kas tad bija tas pamatmērķis, ko tu secināji, un kā uz to reaģēja mācību spēki, varbūt arī kādi studiju biedri? Man liekas, tie jau bija 2 gadi, kad mēs kopā studējām, un tie cilvēki jau zināja, ko es daru, kas esmu, uz ko es spiežu, ko es rādu un par ko es stāstīšu. Bija interesanti jautājumi daži no programmas vadītājiem, kas it kā vienā pasākumā stāsta par to, ka viņi ir par vegānismu un paši ir mēģinājuši tā dzīvot, un pēc tam kur vegāns dabūt dzēles? Pastāst, tur, jo manā pētījumā tur es to varēju saskaitīt un parādīt, ka tas nav tikai dzīvnieku izcelsmes produktu jautājums. Un tavā pētījumā tu salīdzināji vairāku cilvēku grupu uzturparadumu maiņas ietekmi uz veselību, vai ne? Jā. Kas bija tās galvenās un ko tu secināji? Sanāca tā, ka bija 5 grupas. Bet tā ideja bija tāda, ka mēs vajadzēja kaut kādu to modeli, pēc kā cilvēki ēstu, lai ir kaut kāds atskaites punkts. Un mēs paņēmām to šķīvi principu, tāpēc, ka viņu iesaka tā ēst veselības ministrija. Tas ir piemērots visādājiem veģetāriešiem, un es gribēju paskatīties, vai tas tiek piemērots un ir ok arī vegāniem tādā proporcijā, jo citās valstīs tur atšķirās tās proporcijas un vienota tāda baigā tāda konsensus viedokļa par to nav. Tāpēc mēs paņemām to atskaites punktu, to šķīvi principu. Un lai arī būtu viegli cilvēkiem ēst, jo mēs sadarbojamies kopā ar Neapēd zemeslodi, es paņēmu tieši tajā janvāra mēnesī, un tad domāju, jāpaņem kaut kā, lai es varētu ielikt arī tajās Neapēd zemeslodi ietvaros, jo es zināju, ka cilvēkiem būs lielāka atsaucība un arī būs vieglāk dabūt cilvēku pētījumam. Un tāpēc tās 3 grupas arī bija tādi visādāji, kas samazināja savu to gaļas patēriņu, tieši tāpat kā Neapēd zemeslodi, veģetārieši un vegāni. Bet mēs paņēmām tos cilvēkus, kas jau ir visādāji, lai paliek visādāji, veģetārieši, kas paliek veģetārieši, tikai nomaina savu uzturu šķīvi principu. Un vegāni, kas jau arī ir vegāni, tikai nomaina uzturu šķīvi principu. Tās bija 3 grupas, kas nemaina savu diētas veidu, tikai maina to principu pēc kā ēd un ēd pēc tā šķīvi principu. Un tad bija 2 grupas, kuras mainīja ar savu diētu. Visādāji, kas pārgāja uz veģetāriešiem un šķīvi principu, un visādāji, kas pārgāja uz vegānu, tā kā uzturu un šķīvi principu. Un tad mēs gribējām pasīties, pirmkārt, viens parametrus, kā šķīvis ietekmē to uzturu parametrus, nevis uzturu, bet tos antropometriskos un bioķīmiskos parametrus asinīs. Un no antropometriskie tas ir svārs vai vidukļa apkārtmērs un tādi, varbūt cilvēkiem, kas nesaprot tādu zinātnisko terminu. Un tad vai tas šķīvis izmaina un vai tā diētas izmaina un kas izmaina vairāk vai ir atšķirības. Tāpēc bija tas pētījums, tāpēc bija 5 grupas. Nebija viegli, gandrīz pusi no dalībniekiem neizturīja līdz beigām, jo tas pētījums bija 6 nedēļas. Jā, tas pētījums bija 6 nedēļas, un viņi, bija cilvēkiem dažādi iemesli, kāpēc tiešām arī atkrita, jo tur vajadzēja uzskaitīt, ko tu tur ēd, 3 reizes nedēļā viņi man fočēja, rakstīja, un tad tur bija tās analīzes jābrauc nodot un jāsvarās un jāmērās. Tas liela atbildība, un paldies visiem, kas izturēja. Bet pastāst, lūdzu, ko tas šķīvi princips nozīmē? Es pareizi uzzīmēju. Pastāst, kāda ir atšķirība no piramīdas? Atšķirība, kāda. Vispār es jau tajā, pateicoties maģistram, izpētīju vispār, cik tā piramīda ir zinātniski pamatot un cik tas šķīvis ir zinātniski pamatot. Abi divi radušies 80. gados Zviedrijā. Viens tur bija padots vienkārši eksperimentāli. Tas šķīvis, man liekas, eksperimentāli diabētiķiem. Ja es pareizi atceros, bija diabēta grupām iedots. Un piramīda vienkārši bija kaut kādos ekonomiskās krīzes laikā.
Zviedrijā, tad, kad viņi nezināja, kā tur līdz galam ēst par to naudu, kas viņiem bija, lai tie dietologi uztaisīja to piramīdu, lai cilvēkiem tā kā iedotu ideoloģiski principi pēc kā ēst, tāpēc pamatā bija tie graudogi iedot, jo tas bija vislētākais toreiz arī. Un tam vispār nebija īsti pamatojums uz veselības tā principa. Bet visi viņi paņēma, kaut kāds jau tur arī bija pamatojums pēc tam visam. Bet tas ideoloģiski sākumā, kā tas sākās, tas pavisam nebija saistīts, lai cilvēki ēstu veselīgi. Un tas pats arī par to principu šķīvim, tas it kā bija priekš tieši tiem diabētiķiem paņemts. Un tā viņi kaut kā pārņēma un aizgāja uz Ameriku un pa visurien un saprata, ka tā cilvēkiem ir daudz vieglāk redzēt, ko tu katru reizi liec šķīvi vai vismaz, nezinu, ko tu liec savā zupas podā, ja, cik daudz no tā proporcionāli ir dārziņu vai proteīna avots vai ogļhidrāta avots. Un tādā veidā arī, tā kā tu saproti, ka tu vari tur neņemt, nesvērties, neskaitīt kaut ko, vienkārši zini, tu ēd pēc šī principu un vieglāk ir sekot tādam modelim un zināt, ka tu ēd veselīgi, jā. Un tāds tur Zviedrijā, vārdu sakot, tur tapa un radās, un tad man bija tāds jautājums, ja visās pat mūsu es uzrakstīju uz veselības ministriju ēpas, es viņai pajautāju, kāds jums ir zinātniskais pamatojums, kāpēc jūs esat ielikuši to šķīvu veselības ministrijas rekomendācijas veselīgam uzturam, ja jūs tur atvērsiet SPKC mājaslapu, kas ir slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapa, tur ir tie veselīgi ieteikumi, visiem cilvēkiem, veģetāriešiem, vegāniem vēl nav, vēl neatzīst vegānus par normāliem. Vai par, kā rekomendācijas. Un tur ir tas šķīvis norādīts. Un es viņiem pajautāju, kāpēc? Un viņi man uzrakstīja tik ļoti diplomātiski tādu atbildi, kurā es sapratu, ka viņiem nav īsti pat uz ko atsaukties. Viņi atsaucās tur uz veselības ministrijas ieteikumiem, veselības ministrijas ieteikumos atsauces uz to nav, un es vienkārši izmeklēju visus tur savus pieejamos resursus, kas man kā studentam toreiz ar bezmaksas saitēm un arī ar čītošanu kaut kādos saihabos bija. Es atradu, es nonācu līdz tajai Zviedrijai, kaut kādā 80, neatceros 7. vai kurš tur gads, kas diabētiķiem bija, vismaz kaut kādā ziņā saistīts ar uzturu un veselību. Bet patiesībā ka tādu lielu apjomīgu pētījumu taisīt uz normālu vidusmēra cilvēku, kuram nav metabolo saslimšanu, nav sirds vai asinsvadu slimību vai, nezinu, kaut kāds iekaisīgās vai kaut kāds, piemēram, tur aknesas, kas ir aptaukojuši ar cilvēkiem. Tā skatās metabolās slimības. Jo diabēts jau ir metabolā slimība, tur jau cilvēkiem ir šie traucējumi, ja? Un patiesībā mēs rekomendējam kaut ko veselam cilvēkam, ko mēs pat neesam paskatījušies, tas īstenībā strādā vai nestrādā līdz galam zinātniski, ja? Tas strādā, bet tas interesanti, tāpēc man arī gribējās paņemt to šķīvi un izpētīt vienkārši ir vai nav, tam vispār pamatojumi. Ja es būtu tāds apzinīgs students un būtu aizgājis studēt doktorantorā, es droši vien būtu turpinājis to tēmu, lai arī sasaistītu tiešām kaut kādā ziņā ar ministriju un ar tām SPKC visām oficiālajām lietām, bet tās papīra un birokrātijas lietas man beidz nost, līdz ar to es šobrīd nekur tālāk vairs nestudēju. Bet, kāds bija tos jautājums, ko es tam vēl varu pastāstīt? Kādi bija galvenie secinājumi tavam pētījumiem? Tur bija iesaistīti, tu teici, beigām 35 cilvēki, tā kā baiga liels, viņš mega pētījums liels nav, bet tomēr tev bija iespēja kaut ko secināt, un kas bija tās galvenās tēzes noslēgumā? Labs jautājums, tagad varu vaļā savu darbu. Tāpēc, ka principā jau tā doma bija tāda, ka tas šķīvis strādā, un viņš strādā neatkarīgi no diētas veida, vai tu esi visēdājs, vai tu esi veģetārietis vai vegāns. Līdz ar to tāpēc man vēl viens iemesls, kāpēc man patīk runāt par to augos bāzēto uzturu, jo tas šķīvis 3/4 daļas sastāda to augos bāzēto uzturu. Un tu pareizi uzzīmēji, viņi man to nav ko parādīt vēl priekšā. Tiem, kas apstīsies manu profilu, pēc tam man bija vesela saruna par to un arī ar bildītes, tā kā rādīju, kā tas pats tur esmu uzzīmējis. Un, tie secinājumi bija tādi, ka tātad jebkurai grupai neatkarīgi no tā, vai cilvēki joprojām atstāja dzīvnieku izcelsmes produktus uzturā vai nē, bet tur bija nosacījumi, tā kā neapēc zemeslot, ka tā gaļa vai jebkurš dzīvnieku, gaļa tiem visādai grupai nebija. 2 reizes nedēļā, vai kā tur bija tie noteikumi, es vairs neatceros. Var sakot, tika samazināts, jebkurā gadījumā arī tas gaļas patēriņš. Tad
Respektīvi, jebkurai grupai tas nāca par labu, un ikvienam cilvēkam tas tiešām var nest rezultātus, samazinot gan to vidukļu apkārtmēru, svāru, un arī uzlabojot, piemēram, tur sliktā holesterīna rādītājus asinīs vai samazinot tur cukura daudzumu. Un mēs speciāli ņēmām un fokusējāmies uz cilvēkiem, kuriem nav šīs metabolās saslimšanas, lai ir parasti veseli cilvēki, jā, varbūt mazliet ar virssvaru, kad, ir ārpus tā ķermeņa masas indeks, kad ir varbūt virs tā 25, bet idejas skatījāmies tieši veselīgos cilvēkos, lai saprastu, kā ir vai nav tas šķīvis vispār strādā, nestrādā. Un jā, un tad pa lielam tas šķīvis strādā, uzlabo, ir labvēlīgas izmaiņas tātad visos tajos parametros, nodrošina arī nepieciešamo uzturvielu uzņemšanu arī vegāniem. Mēs saskaitījām tur, tas bija gan tādā izlases kārtā, vegānus, veģetāriešus izstrādājis tās uzturvielas, kuras tā kā pieminēja par to dzelzi, ja, ka vegāni beigās visvairāk dzelzi uzņēma nekā tur tie izstrādāja. Bet, tas tiešām, tas tā kā mēs paņēmām 3 cilvēkus un tad vidējo izvilkām. Tas nebija visā grupā un tas neatiec uz visu populāciju, tur joprojām ir jāfokusējas, tāpat jāzina, kur tie produkti un kādā veidā mēs uzņemam šīs vielas, un lai viņas arī uzsūc, nevis tikai mēs apēdam. Ja. Šķīvi principu ievērošana saistīta ar zemāku holesterīnu rādītāju, ja, tieši tā sliktā un kopējā holesterīna, arī triglicerīdu līmeni asins plazmā, kas ir viens no tādiem prekursoriem visām tām kardiovaskulārajām slimībām, kas ir numur 1 killeris, kā es saku, ja, pasaulē. Kāpēc vispār par to runā, kāpēc tieši šīs slimības izceļ, ja? Jā, sirds un asinsvadu kardiovaskulārais. Jā, sirds un asinsvadu. Tas ir saistīts ar to, ka šķīvi princips paredz lielāku šķiedrvielu īpatsvaru, vai ne? Procentuāli aicina vairāk lietot augļus dārzeņus, kas ir tas pusi no tā šķīvja. Jā, vajag krasās, vajadzēja izdrukāt. Pusi no šķīvja ir augļu dārzeņi. Ceturdaļa ir ogļhidrāti, kas ir graudaugi, arī kartupeļi. Un atlikusi ceturdaļa ir proteīna avoti, olbaltumvielu avoti, kas ir gan pakšaugi, rieksti. Ja kāds grib, tad arī dzīvnieku izcelsmes produkti, bet dzīvnieku izcelsmes produkti nav nekas obligāts, bet tie ir iekļauti tajā, kā to sauc, makro uzturvielu kategorijā, ka nav kā piramīdā, tas varbūt bija attēlots gaļa un tas, bet olbaltumvielu avoti. Un no tiem šķīvi princips tādā ziņā ir, varētu teikt, iekļaujošāks vai varētu teikt, mazāk dogmatisks, vai kā šķīvi princips saka, ka ēdiet ceturdaļu no šķīvja vai no uzņemtā, tāda sanāk arī negluži kaloriju daudzumu, ceturdaļai jābūt ir olbaltumvielām un pusē jābūt ir šķiedrvielu avotiem, atšķirībā no piramīdas. Jā, tā kā visi, kā mēs zinām par šķiedrvielām, ja, unikāla augu produktu sastāvdaļa šķiedrvielas, dzīvnieku produktos mēs to neatrodam, līdz ar to tas ir arī šķiedrvielām bāzēts uzturs, ja, un tā kā sanāk 3/4 no tā šķīvja, kā to parādīt, ja. Ja tas ir šķīvis, tad šī tēmas no šķīvja ir augu produkti, un tāpēc tas ir augos bāzēts uzturs, neatkarīgi no tā, vai jūs ēdat vai neēdat tos dzīvnieku produktus. Tikai jautājums, cik tiešām daudz cilvēki šo principu ievēro, ja? Tā kā lielākoties kaut kādās visās ēdināšanas iestādēs, ko mēs redzam, tā kā pusi no šķīvja tur ir karbonādi, un tad tur ir kaut kāda karota ar salātiņiem, un tad varbūt kartupeļi vai vēl kaut ko. Līdz ar to tas tā kā sabiedrībā kopumā kā princips, cilvēkam nav viegli pārēt šo principu. Bet līdz ko mēs pārējām, tad tieši tā kā tu saki, viņš ir tāds iekļaujošāks, draudzīgāks visiem cilvēkiem, dzīvniekiem. Un arī tās dietologu asociācijas, kas Latvijā jau arī ar vien vairāk jau ir tādi atvērtāki tie cilvēki un arī diētas ārsti vai tie uzturu speciālisti. Bet, tā kā, ja mēs skatāmies tieši uz ārzemēm, tur Amerikā, Amerikas Kanādas tā dieta asociācija, es skatījos arī Somijā, Zviedrijā, kas ir tāds, liekas, tāds attīstītās valstis. Vispār aicina cilvēkus pēc iespējas samazināt tos dzīvnieku izcelsmes proteīna avotus. Tikai tāpēc, ka tas arī saistās ar šīm sirds asinsvadu slimībām un šiem vēžiem, kas ir populārākie, kas atkal, no kā cilvēki, diemžēl, atstāja šo sauli,
kas ir šie populārākie nāves iemesli, arī Latvijā, ja, tie kolorektālais, kas ir zarnu vēzis, tas prostatas vēzis, krūts un tie vēži, visi, kas tā kā mums ir populārākie, viņus tiešām arī asociē ar to. Un lai kādi arī efekti un bonusi būtu tur tajam proteīnam, kas ir pilnvērtīgs, ja, tad, runājot par to dzīvnieku izcelsmes, to olbaltumvielu avotu, ja, kā tā kā izceļ un kāpēc cilvēki izvēlās to uzturā lietot, ja mēs nerunājam par garšu un ieradumu. Tad tomēr tur ir arī tie blakus efekti, kas mums tomēr dod to pievienoto vērtību šīm populārākajām slimībām, kas ir populārākie nāves iemesli pasaulē. Un tad tā kā mēs varam arī tās paralēlas vilkt ar šiem uzturu un dzīvesveidu paradumiem. Uzturs ir kā viena no komponentēm, ja, tā kā veselīgs dzīvesveids ietver arī sevi šo apzinātību, kaut kādu savu veselo saprātu un mentālo veselību un arī fizisko veselību no fiziskā stāvokļa ar fiziskajām aktivitātēm. Bet uzturs ļoti lielu domu spēlē, kā tu pats teici, ja 3 reizes dienā vismaz vidējais cilvēks veic šo izvēli, ko tad mēs trapēdam. Un tad tas atstāja arī ļoti lielu ietekmi uz to mūsu kaut vai tiem pašiem asinsvadiem un to sirsniņu, ja, un to pašu zārniņu un visu pārējo. Runājot tieši par Latviju, man liekas, mēs esam tik sliktā situācijā statistiski, ka par to runā neadekvāti maz. Es domāju, ka es nepārspīlēju šajā gadījumā. Man prātā ir pirmkārt OECD, kas ir ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Viņi izdod ik pa pāris gadiem tādu dzīvesveida paradumu statistikas pārskatu, un tā skaitā arī, cik daudz cilvēki patērē, teiksim, alkoholu, cik daudz nodarbojas fiziskām aktivitātēm, un cik daudz patērē arī dažādus produktus, tā skaitā vai patērē tur 3 vai 5 porcijas augļu dārzeņu dienā. Un pēc šīs statistikas pēdējos gados Latvija ir bijusi viena no pēdējām vietām augļu dārzeņu patēriņa ziņā. Un, cik es zinu, arī šo gremošanas trakta audzēju statistikā Latvija savukārt ir vienā no augstākajām vietām. Protams, tā korelācija nav viens pret viens, to ietekmē dažādi citi aspekti, arī mazkustīgs dzīvesveids un varbūt smēķēšana, lielāks alkohola patēriņš, kas ir atkal cieši saistīts ar daudz ko citu. Bet, manuprāt, Latvijā par to runā neadekvāti maz, un es domāju, tam ir dažādi iemesli, un tas ir sarežģītāk nekā es to pašlaik izstāstu, bet man tas, diezgan nomāca, un es bezmaz dedzīgi meklēju redzēt, ka kāds par to runā vairāk, ka veselības ministrija par to kaut kā drosmīgāk aicina, bet, pārsvarā viss tā ļoti klusiņi, man liekas. Kaut kādas kampaņas jau viņa taisna ir veselīgs rīdznieks, arī tur tas caur Eiropas naudām, kaut kādas jau tās aktivitātes taisna, bet es piekrītu tev, ka viņas ir tik klusas, un ja tu par to nezini, tad tu, vai tu esi ārā no tā burbuļa, tā kā tu noteikti par to nekur nedzirdēsi. Nav. Paldies tur dzīvnieku brīvībai, es redzu uz ceļiem neapēt zemesodi, tā kā plakātus, ja, un paldies ziedotājiem, kas tur iedod viņiem naudiņu tam visam. Vai tā kā, no veselības ministrijas tādas īsti neredzēs, ja. Es tev pilnībā piekrītu, kaut kāds kampaņveidīgs kaut kas parādās ik pa laikam, ja, bet, tā kā es ilgi arī nedzīvoju Rīgā, dzīvoju Siguldā, vispār neko tādu neredzēju un nezināju. Labi, varbūt es arī neesmu tas, kas ļoti aktīvi sako visiem ziņu dienestiem līdzi, varbūt, tā kā es nevaru arī par to komentēt. Bet attiecībā uz to saslimstību un mirstību Latvija ir viena no tādām top valstiņām. Īpaši, ja mēs runājam par Baltiju, tā kā mēs pārspējam Igauniju un Lietuvu noteikti, gan ar saslimstību, gan ar mirstību, gan ar tiem vēža rādītājiem, kas ir bēdīgi tas noteikti ir bēdīgi, un kas ir, ko es esmu novērojis, to, ka cilvēki ļoti daudzi meklē, un domāju, ka ne tikai es tos novērojis, daudz meklē panacējus un meklē vienu brīnumlīdzekli, vai arī vienu vienīgo diētu, vai ka cilvēki pa vienu nedēļu vai pēc 12 dienām, vienalga 30 dienās, tagad viņiem mainīsies un viņi atkal varēs neko nedarīt. Un tāpēc arī tas, ko es daru, un es caur to projektu arī, kas man nākamajā nedēļā būs, vai arī caur uzturu konsultācijām, vai vienalga caur to, ko es tā kā stāstu, es mēģinu cilvēkiem tā kā parādīt, piemēram, tas šķīri princips, vienkārši ēpastā principa, ja tu ēdīsi tā vienreiz, mēnesī vai nedēļā, tas nestrādās, bet tas, kas strādā, tas ir dzīvesveida paradumu maiņa.
tas nevar būt īslaicīgs diēts. Neviena diēta īstermiņā nestrādā. Neviens treniņš vai vienalga treniņu programma, kustību programma īstermiņā nestrādā. To mēs ļoti labi redzam, kad ziemā kļūstam mazkustīgāk un mums pieaug kaut kas klāt. Ja? Nu, tas tā kā, ja mēs nesaglabājam to kā paradumu, kā mūsu ikdienas ierasto lietu, tad tas nenesīs tos rezultātus. Un tad, liekas, cilvēkiem ļoti daudziem tas asociējas ar ierobežošanu šausmīgo. Tā kā mēs varam būt veseli tikai tad, ja mēs sevi ierobežojam, ja mēs neēdam vispār cukuru, nu tā kā galējībās atkal ieslīgs. Man liekas, tur arī tas nav veselīgi. Manuprāt, tam veselīgiem dzīvesveidam ir jābūt tā kā arī tādā no veselīgas attieksmes patīkamam un priecīgam un arī garšīgam. Un tāpēc arī man gribas tagad cilvēku parādīt, veselīgs var būt garšīgs. Un, lai, tieciskies izaicinājumā es tev parādīšu, kā var pagatavot garšīgi. Es tev pastāstīšu, kā vienkārši sabalansēt. Es tev apgāzīšu mītus, kāpēc nevajag tur to dzīvnieku proteīnu, kā no tā augu pasaules salikt kopā tos produktus, un tev būs viss tas pilnais proteīns, vai olbaltumvielas latviski būtu korektāk teikt. Ja? Tā kā, kad to visu var izdarīt, vienkārši mazliet varbūt ir jāpacenšas kaut kādā pirmajā brīdī, protams, ir rīvēšanās un ir kaut kāda pretestība, un ir vienkārši cilvēkam ir tendence, tā kā iet atpakaļ tajā ieradumā, jo tas ieradums ir kā tanks, kas velk. Mūsu ieradums ir grūti mainīt, bet to visu var izdarīt. Un tāpēc, man liekas, tāda izaicinājuma tādā ziņā, manuprāt, ir forši tiem cilvēkiem, kuriem pašiem par sevi ir grūti kaut ko izdarīt, ja viņi ir mēģinājuši, un tā informācija jau ārā ir, es jau arī tev izstāstīju, mēs tikko izstāstījām, šķīvs vienkārši ņem un ēt. Tas nav kaut kāds Uber noslēpums. Bet vienkārši tajā brīdī, kad mēs to darām kopā ar citiem grupām, mums lielāks gan tas saistīšanās kaut kāds, gan pie hormonu izstrādājās, ja? Gan arī tas, kad ir tāds atbalsts un lielāka motivācija, pastājas ar mani kāds kopā, es taču izdarīšu tāpat kā grupas treniņos, ja? Es tur pats mājās trenēju, es domāju, neviens jau man neredz, es šito pietupienu izlaidīšu. Tad es ar grupām, es domāju, bet pastājas, es taču iztīšos tur kā mīkstaisies, tagad neuztaisīšu šito pietupienu, ja? Tagad kopā ar visiem ir lielāka tāda motivācija, un tāpēc es tos projektus grupiņās arī sāku, pateicoties patiesībā tajā maģistra darbam, kur es redzēju to pirmo efektu jau grupas tādam darbam, un arī, kas ir neapēc zemeslodes, tāds grupveida projekts katru gadu janvārī. Ja? Un tagad, kad tu redzi, ka cilvēkiem ir lielāka motivācija, kā bara dzīvniekam laikam, ja? Tā kā lielāka motivācija tajā kopības spēkā kaut ko darīt, un tāpēc man ļoti patīk, kad var tā nolasīties un kaut ko kopā padarīt. Un tiem, kam nedara, tie paši pa sevi ņem un darās, vai meklē palīdzību pie manis, vai pie uzturu speciālista vai ārsta vai kaut kādu, kur var arī dabūt to atbalstu un to zināšanu, lai to ceļu uzsākt. Bet tas nav viegli. Tas prasa piepūli, tas arī prasa kaut kādā ziņā finansiālos ieguldījumus, ja? Tas prasa disciplīnu, un mums ir ļoti šoki, man liekas, ar to. Bet tas nav tikai Latvijā, un kāpēc ir tie sliktākie rādītāji? Visticamāk tā ir atbilde, ko tu teici, kad veselības ministrija pietiekami šajā neiegulda resursu. Vai neiet pēc cilvēkiem caur pareizajiem kanāliem, kas šobrīd ir aktuālākie, es nezinu. Jo patiesībā jau tādas pamatlietas, it kā jau tur ārā ir tajā pašā slimību profilakses kontrolas centra lapā, tur ir viss kaut kas, man liekas, tur pat bija recepšu kaut kādi ieteikumi. Tā kā nav jau tā, ka nekas tur nebūtu, bet vienkārši kaut kāds cilvēku nesasniedz. Jā, tagad, es domāju, mēs šobrīd beidzot piedzīvojam arī kaut kādas lielākas struktūrāli sistemātiskas pārmaiņas, ka ir apstiprināti veģetāru uzturā ieteikumi veselīgam veģetāram uzturam, kad beidzās ekšķieles brīvās skolas tiesāšanās ar PVD, beidzot arī tas tika normalizēts, legalizēts arī tajos ministru kabineta noteikumos. Tā kā pa vienam, es domāju, caur tādiem solīšiem mēs redzam tās pārmaiņas, kas nenotika visus šos entos gadus, lai gan jau, kā es esmu ik pa laikam pieminējis, jau 1987. gadā Zigords Zariņš, kas ir viens no Latvijas uztura mācības, uzturzinātnes pamatlicējiem, viņš rakstīja žurnālā Zinātne un tehnika, ja nemaldos, ka ir jau pietiekami daudz šobrīd mums pētījumu, lai teikt, ka pārdomāts, sabalansēts veģetārs un vegānisks uzturs ir adekvāts.
vajadzēja paiet vēl 30 gadiem, lai arī veselības ministrija atzītu to vismaz par veģetārismu. Nu, notiek lēni, bet par laimi tagad ir aizvien vairāk arī tādi gan individuāli aktīvisti, kā tu projekti, kā arī neapēd zemeslodi un tam līdzīgi. Ja ne sistēma, tā kā ministrijas formā, tad atsevišķi mazās organizācijas un projekti tās pārmaiņas, es domāju, neizbēgami virz uz priekšu. Un jā, es absolūti jau piekrītu, ka tas, ka cilvēks ir sabiedrisks dzīvnieks, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Man ļoti palīdz tas, ka, ja mēs gribam mainīt savus uzturu paradumus, atrodam draugu lokā kādu, kam par to pajautāt. Aizējam uz kaut kādiem varbūt tur vegānu piknikiem vai pievienojamies Facebook grupā, kur par to runā. Tā iesaistāmies tajā sociumā, kur var uzdot jautājumus, kur var iedvesmoties ar piemēriem un tā tālāk. Un jā, piesakojiet Sirds virtuvei Instagramā, Facebookā. Tur ir gan daudz recepšu un sarunu arī ar Kristīnu. Jā. Šo gadu laikā jau patiesībā ir visādi tur tie faili un materiāli. Tur varētu tikai rakt, man liekas, un visu kaut ko atrast. Un ēst mēnesi no kaut vai tikai manā receptē. Bet ārā ir pilns internets arī. Tieši tā, latviešu valodā ļoti daudz jau. Pirms es aizmirstu tāds jocīgais jautājums. Mārtiņš Širmais, pavārs un uztura guru Latvijas. Viņš podkāstā Zaļgalvas pirms kādu laiku teica, ka arī viņš piekrīt, ka Latvijā ēd stipri par daudz gaļu, un to varētu mainīt, ieviešot tā saukto gaļas nodokli. Ka, ja cilvēkus nevar aicināt vienkāršākā veidā, tad varbūt palielināt izmaksas var samazināt patēriņu. Ko tu domā par tādu ideju? Aiziet, man liekas, tur jau viss arī ar tām subsīdijām kaut kādā ziņā ir saistīts, ko mēs subsidējam. Un ja valsts ir subsidējusi tos produktus, es pat īstenībā nezinu, kur viņas visvairāk, piemēram, Latvijā aiziet, es neesmu tajā iedzinājusies, bet es esmu dzirdējis par tām piena atbalsta sistēmām un tiem piensaimniekiem. Protams, ka valsts ir ieinteresēta līdz ar to reklamēt un dabūt no turienes naudu atpakaļ. Protams, es neesmu tur tāds baigies sazvērstību, ticnieks, bet, tādā ziņā, protams, ja valsts atbalsta to kaut kādu nozari, viņi grib no turienes arī dabūt ārā naudu. Bet, ja būtu tāds gaļas nodoklis, aiziet, lai jau pamēģina. Man liekas, vispirms vajadzētu sākt ar cukuru nodokli, kas nestrādā, jo cukurs ir tāda baltā nāve, ja? Tādā ziņā, ka varbūt tas nav saistīts ar tieši šo dzīvnieku tēmu, bet ja mēs runājam tieši par šo veselības aspektu, tad, lai cilvēku mazliet kaut kā mācītu par to, ka mums tos vienkāršos ogļhidrātus vajag maksimāli samazināt, izslēgt no uztura. Un atkal varbūt neieslīgstot šajās galējībās, ja šeit tad, ja tu tur viņu sapēdīs, nekas jau nenotiks. Es kaut kad rakstīju vēl vienu rakstu, lai stāstīju par to, ka viss ir veselīgs, uzturs ar tādu veselīgu sapratni, bet tas, kā ir tādā vidusmēra cilvēka uzturā, tas nav veselīgi. Tie vienkārši ogļhidrāti ir tik daudz, tur jau arī ir tas viss cēlons un sākums tajām visām slimībām. Un tad papildus tas dzīvnieku produkts un tie piesātinātie tauki, holesterīns vēl iedod, es domāju, tādu piešķirtot dzirksteli vēl vairāk. Ar cukuru nodokli jau kurā valstī te bija tas eksperiments. Vai es domāju, vai Somijā viņi ievies? Es neatceros, jo tagad esmu 2 gadus ārā no visas šitā, kurā valstī, kas tur bija. Es atceros, ka bija tas cukuru nodoklis, kurā valstī tur mēģināja no sākuma eksperimentāli, vai tas palika vai nepalika, es neatceros. Un tad var domāt arī par gaļas nodokli, nezinu, degvielas nodokli un visādas nodokļus mēs varam izdomāt, ko viņi iedod. Ceļu nodokli varbūt pielikt pie degvielas, nevis pie mašīnas. Protams, tā doma kā tāda pat par sevi, es domāju, lielai daļā no mums izsauc tādu bezmaz alerģisku reakciju nepatiku, bet, ja tas vienīgais veids, kā samazināt cilvēku pašu kaitēšanu sev un planētai un dzīvniekiem, vismaz gaļas sakarā, es domāju, tas ir vairāk vai mazāk neizbēgami laika jautājums. Man ir vēl čupiņa ar jautājumiem no cilvēkiem Facebookā. Viens no tiem ir Lindas Skrānas jautājums. Ko Kristīna zina par dažādiem ķermeņu veidiem? Varētu teikt, varbūt vielmaiņas tipiem. Vai ir tādi cilvēku organismi, kas caur augu uzturu tomēr nevar uzņemt nepieciešamās uzturvielas, vitamīnus tā tālāk? Vai tomēr to var puslīdz vispārināt, ka augos bāzēts uzturs ir piemērots visu dažādākiem cilvēkiem, vai tomēr ir kaut kādas kategorijas konkrētas? Nē, šitiem cilvēkiem gan nē.
vai tie ir pavisam reti izņēmumi kaut kādi ģenētiski? Ir jau tās arī visādas ģenētiskās saslimšanas noteikti, kur kāds nevar kaut kādu tur olbaltumvielu konkrēti patērēt, un tad vai ir kaut kāds, nezinu, zarnas gabals izgriezts vai ir visādi tie stāvokļi, bet ja runā par tādu vidusmēru veselīgo cilvēku, tas uzturs var būt piemērots ikvienam. Jā, protams, ir individuāli. Es ticu tomēr tam arī caur visu savu pieeju apzinātībā. Tā kā ir organismi, kurš varbūt vēl nav gatavs tādai pārējai. Viņš vienkārši tā kā mentāli nav tam gatavs, līdz ar to zarnās tā atbilstība varbūt kaut kādā veidā arī nav gatava visu saņemt uzsūkt pārveidot. Tāpēc, man liekas, soli pa solim, to darot, tā kā arī to organismu jau mazliet pieredzina tajā. Varbūt pārāk strauji notiek tās pārmaiņas, un cilvēks nav, teiksim, pieredzis tik daudz ēst augstu dārzeņus. Visbiežāk. Šķiedrvielas un tad gāzējas vēders, piemēram, jā. Bet arī tas, kad vienkārši cilvēka, tāda kaut kāda ticība vai skatījums par dzīvi, ka es pievērstu to uzmanību no sākuma par to, ka, es ticu, ka mūsu veselība sākas zarnās, tāpēc es tur fermentēju kefīrus un mēģinu kefīrus tagad pārdot jums. Un aizvest līdz jums veselībai. Tāpēc, ka zarnas ar smadzenēm, zarnas ir otrās smadzenes, un viņas savienotas patiešo ar smadzenēm galvā, un ja mums šī smadzene kaut ko saka šitai smadzenei, viņa tic un otrādāk. Un līdz ar to, tā kā, ja mēs šodien te paši tam neticam, tad šodien te arī neticēs. Un man gribas tā kā domāt, ka tas ir arī tāds psiholoģisks darbs ar sevi, tam visam sagatavoties un vispār tā kā noticēt, ka man tas ir vajadzīgs un man tas der. Bet, tā kā, līdz ar to, tā kā, fizioloģiski, man gribētos teikt, tā kā, ģenētiski tas ir, bet, tā kā, kas nāk tālāk, tur katram ir savs, jo mēs arī zinām no ajurvēdas, tur ir dažādi tie 3 veidi vai pat vairāk veidi kā cilvēki. Un tiešām ir, cilvēki, kas nepanes asu sēdienus vai kaut kādus skābus, tā kā tur dedzina kuņģi, piemēram, citiem tas nav. Un līdz ar to tādas individuālās kaut kādas jutības pret organismu, pret to uzturu kaut kādas arī ir. Un līdz ar to tur kaut kas ir jāpielāgo noteikti. Bet tādā kopumā man liekamā ir, visi var. Jā, ka nav tāda kategorija, teiksim, tā un tā asins grupa vai tas un tas zodiaka zīmes cilvēki. Es domāju, ja cilvēks ticēs, tad būs. Jā, jo tas ir saistīts arī gan ar tādu placebo efektu un to, cik ļoti tu uz to vērs uzmanību un pacenties vairāk vai mazāk. Un uz līdzīgas nots Jūlija Bak, kas Zooteikas Facebookā ir viena no aktīvākajām komentētājām, viņa arī jautāja, viņa ir mazliet tāda kritiskā, kam patīk piekasīties. Un tāpēc viņi jautāja, vai tu visu gadu dzīvo Latvijā, un ja jā, tad ko tu audzē un kā tu audzē ziemā? Es domāju, tev kā uztura speciālistam, uztura zinātnes cilvēkam, tu neesi agronoms, tev nav jāaudzē, ne? Bet es saprotu šo tādu piekasīšanu, šādu kritiku, ko tad Latvijā var ēst ziemā, jo mums taču nekā te nav. Mēs esam ziemeļnieki, un ziemeļniekiem vispār jāēd tikai roņi bezmaz, labi, tagad pārspīlēji. Tas varbūt ir 2 dažādas tēmas. Ko tu varētu par šo teikt? Par to ziemu? Tas ir forši, jo es kādreiz arī tāpatās domāju, kā Jūlija. Paldies par jautājumu, Jūlija. Man bija tāds foršs pasniedzējs bioloģijas fakultātē, augu fizioloģijas katedras vadītājs Sieviņš. Un viņš pasniedz tādu foršu kursu augu resursu bioloģiju, un mēs runājām par to, kā dažādus augus visādos veidos var izmantot. Un tā tālāk. Un tad bija viens no tiem jautājumiem, man liekas, mums bija vai no eksāmenā vai vienā no testiem, jāraksta par to, vai attālums, no kurienes produkts tiek iegūts, ietekmē tiešām tā produkta uzturvērtību, un to, vai tiešām ir labāk ēst tā kā vietējo, vai ir ok arī eksportēto produkciju ēst. Un patiesībā tā produkta uzturvērtība, piemēram, šobrīd Latvijā audzē tomāts, kas ir veikalā pieejams, vai Spānijā audzes tomāts, kur tu šobrīd ir saulains un silts, vai ne? Tā kā tas tomāts tur tajā dabiskajā vidē, piemēram, viens tomāts, ir dabūjis to dabisko saules gaismu un izgājis to dabisko vielu aprites ciklu. Mēs varam ticēt vai cerēt, ka viņš tur ir dabiski vai ne. Varbūt arī pat nav dabiski caur kaut kādām ķīmijām, bet tāpatās
viņš ir tā kā no turienes nācis, un viņā tās vielas ir koncentrētākas un vairāk nekā tajā, kurš varbūt, piemēram, to saules gaismu nav redzējis. Attiecībā uz ietekmi uz vidi, tās transporta izmaksas ir vismazākās, kas sastāv to ietekmi uz vidi nekā tā paša produkta audzēšana. Ja? Un tā kā man viņš tā kā arī mainīja to domāšanu un to pārliecību par to, ka mums jāiet tikai vietējais produkts, ka tas ir ok arī importētos produktus ēst. Un patiesībā, pateicoties tam, ka šis imports notiek, mēs varam arī ziemeļos būt vegāni. Es varu tikt pie riekstiem, es varu tikt pie kaut kādiem augļiem. Ziemā man nav jāēd tikai ievārījums, kurš ir pārcukurots. Nu, labi, tagad ir saldētavas, var sasaldēt ziemai visu kaut ko no vasaras, kas arī ir superīgi, ja? Un dabūt visus savus vitamīnus. Bet tādā ziņā tā kā es varu ēst to ananās, to banānu, to, nezinu, kivī, piemēram, granātābolu. Vienalga tajā brīdī, kad Latvijā mums ir ziemas biezā sega, un es joprojām dabūšu tos vitamīnus, tur tās minerālvielas no tiem produktiem, un es joprojām būšu vesela. Kādreiz, kad tas nebija tāds attīstīts, jā, nu tad, protams, bija ronis, jā, tāpēc, ka man nebija tas eksotiskais mandarīns te ziemā pieejams, nu jā. Tā kaut kā. Jā, es par to ik pa laikam aizdomājos un prasītos uzrakstīt tādu, bezmaz negluži manifestu, bet par to, kāpēc šī ideja par lokālo ēšanu tomēr ir pārprasta, ka ja mēs to darām, lai samazinātu pārtikas ietekmi uz vidi, tad daudz svarīgāk ir, ko tu ēd, nevis no kurienes tas nācis, kas tā ir par produktu kategoriju. Ja tu izvēlies tur auglis no Latvijas vai Spānijas, tad, protams, ir atšķirība, bet tā atšķirība salīdzinot ar, teiksim, tas Spānijas auglis vai kādas citas tālākas zemes ar kaut kādu gaļas gabalu vai kaut ko tam līdzīgi, iedzīgāk droši vien salīdzināt proteīnu labātumvielu avotus, vai ne, no tālākas zemes vai tur gaļa no tuvākas teritorijas, tomēr tas ražošanas cikla negatīvās ietekmes ir daudz lielākas tiem visiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, ja tādā ziņā salīdzina. Es gan patiesībā neesmu līdz galam pārliecināts, vai Jūlijas tā pamatdoma jautājumam bija ar vides ietekmēm saistīta, varbūt drīzāk ar kaut kādu uzskatu, ka mums ir jāēd tikai vietējais, bet, es domāju, ka tādā ziņā nav īsti pamata būt, kā to teikt, pūristiem vai kā. Mēs tik daudz ko varam darīt citādāk nekā tas bija pirms 100-200 gadiem. Mēs varam gan uzglabāt ilgāk, gan mēs varam vidēji draudzīgāk transportēt kuģos, piemēram, lielās kvantumos, salīdzinot ar to dzīvnieku audzēšanu lielfermu apstākļos, un tas ir viennozīmīgi lielāks kaitējums videi. Jā, ja domājam arī par kaut kādiem ziemām, mums no Latvijas tagad tāpēc ir visi mikrozaļumi, ja? Tā kā piedāvā arī kaut kādas tādas opcijas, svaigu Latvijā auguši, akvaponikas, vispār kā tādas arī vertikālās tās dārzu audzēšanas. To jau katrs var paņemt sev nopirkt vai ne lampas un audzēt. Bet, cik tiešām cilvēkiem reāli tam ir laiks, nauda un vēlme to darīt. To jau arī var teorētiski izdarīt, jā. Un savā ziņā arī tā vietējā izvēlēšanās, protams, atbalsta mūsu ekonomiku. Tādā ziņā es mēģinu arī maksimāli izvēlēties latviešu produktus, piemēram, tos pašu graudaugus vai pākšaugus. Tā kā, kad es maksimāli paskatos, būs Latvijā ražots vai nebūs Latvijā, ja tas nebūs tur 3 reizes dārgāks, es tā kā paņemšu arī to latviešu produktu. Un man patīk īpaši tos mazos ražotājus atbalstīt, kurus es arī pazīstu varbūt vai kaut kādā ziņā pateicoties savai darbībai sociālajos tīklos, esmu iepazinusi. Tagad zinu, forši es atbalstu šo cilvēku, un tajā pašā laikā arī tie nodokļi tepat atgriezās. Un, protams, ka tas ir labāk mūsu ekonomikai, ka mēs tā kā izvēlamies to vietējo produkciju. No tāda viedokļa, jā, mans arī vienmēr aicinājums, tā kā, jā, atbalsta vietējo, protams, pēc to vietējo, bet kaut kur ir tā saprāta robeža arī, un tā kā es ziemā ēdīšu to kaut kādu importu, tāpēc, ka man garšo, un tāpēc, ka es esmu izvēlējušies šādu dzīves veidu. Tā kaut kā. Laikam mums vajadzētu arī likt punktu, citādi mēs aizrunāsimies līdz 2 stundām. Man būs ļoti grūti izvēlēties, ko iekļaut raidījumā. Jā, starp citu, mūsu sarunas audio versija izskanēs Zooteikas raidījumā. Nākamajā skatītāji, klausītāji, ja jums interesē šādas līdzīgas tēmas, varat uzmeklēt arī Zooteikas sarunas ar
uztura speciālisti Lolitu Neimani, kas bija pirms pāris gadiem, arī ar Kseniju Andrijānovu un Gunu Bīlandi, kas ir pašreizējā Latvijas diētas uzturu speciālistu asociācijas vadītāji. Un visas trīs šīs sarunas arī bija par augu valsts uzturu, par vegānisku uzturu, par dažādiem pārpratumiem, kā to darīt pareizāk, veselīgāk. Un arī sarunas ar Maru Trampāni, ar Kristīnu Bergfeldi, kas ir augu uztura entuziastis. Tas viss ir atrodams noklausāms gan Spotify, ja nemaldos, varbūt senākie nav, un arī LSMLV. Tur būs arī šīs sarunas ieraksts, un, protams, tepat, es ceru, ka izdosies saglabāt. Paskatieties Zootēkas skatītāji, kas notiek Sirdsvirtuves Instagramā vai Facebookā, atkarībā no tā, kur jums labāk patīk. Ir arī mājaslapa. Jā, man ir arī mājaslapa Sirdsvirtuves. Un mājaslapā tev ir. Protams, tur tā kā ir salīdzinoši mazāks tas saturs, visvairāk tas ir Instagramā. TikTokā arī. Caur mājaslapu var arī pieteikties uz taviem visādiem izaicinājumiem, ko tu pa laikam rīko. Jā, un arī uz šito, kas sākās nākamajā nedēļā. Jā. Un izstāst tas komentārs par to, ka tu teici, ka Guna, kādreiz Lolita Neimani, tagad Guna Bīlandi ir Latvijas diētas ārstu asociācijas vadītāja prezidenta, laikam tā ir pareizi. Viņa arī ir veģetārieta vai vegāna. Es īstenībā neesmu veģetārieta, es zinu jau, ka daudzus gadus. Un, manuprāt, tas tā kā arī vēl viens tāds solis, kad varbūt kaut kad arī to vegānisko uzturu atzīs. Par to sāks vairāk runāt, jo tā asociācija jau tomēr arī ir viena no tām, kas bīda tās kaut kādas uztura izmaiņas vai to oficiālo dokumentu kaut kādu izskatīšanu, ja es pareizi atceros. Un tā kā, ka viņiem, jebkurā gadījumā viņi spēlē lielu lomu tajā vidē. Un tā kā tādā ziņā, man liekas, beig forši. Tā pieminot par to, ka jāpaklausās varbūt arī 700 cilvēkiem. Jā, tas, man liekas, tāds ļoti spilgts piemērs, ka mēs tiešām šobrīd dzīvojam pārmaiņu laikos šai ziņā un mainīt savu uzturu, veganizēties, pāriet uz augos, bāzētu uzturu, lai kā jūs to sauktu, lai kāda jums būtu tā motivācija. Šobrīd to izdarīt ir vieglāk nekā jebkad agrāk, un ar katru gadu, man liekas, kļūst vēl vieglāk. Es domāju, cilvēkiem, kas par to sāk interesēties šobrīd, varētu būt neiespējami iztēloties, kāds bija pirms, 10 gadiem, kad par to runāja tik daudz mazāk, vai ne? Mēs, kas esam tam gājuši cauri, liekas, ka wow, ir baigi daudz, kas mainījies, protams. Citiem tas liekas nekas īpašs, bet ļoti iespaidīgs pārmaiņas. Lai gan gribētos, protams, lai tas notiek vēl ātrāk, vēl straujāk un drosmīgākiem, lielākiem soļiem. Paldies par šo sarunu. Varbūt vēl palika kaut kas, ko tu gribētu pieminēt, un es to nepajautāju. Un arī skatītāji, sarakstiet komentāros jautājumus, ko es neuzdevu, kas bija pietiekami svarīgi, bet tomēr neienāca prātā. Jā, varbūt, ja kāds raksta, šobrīd skatās, mums ir sirsniņas sūta un apskāviens, kas ir ļoti jauki. Varbūt vēl kādam ir kāds komentārs, tad droši varat uzrakstīt. Bet ko es gribētu vienkārši, vairāk tā kā aicināt cilvēkus būt ikdienā, ja to var izvēlēties pareizo vārdu, būt apzinātākiem ikdienā un arī tiešām veikt apzinātas izvēles attiecībā uz uzturu. Varbūt nedomāt tikai par to, kā ir pieņemts un kā ir ierasts, bet varbūt arī atvērt to skatu plašāk un ielaist kaut ko jaunu savā uzturā, savā ikdienā. Un ne tikai arī dzīvesveidā, un vispār būt arī tādiem pieņemošākiem un iejūtīgākiem vienam pret otru, arī pret cilvēkiem ar citādākām dzīves izvēlēm. Un tas ir tas, ko arī es caur šiem gadiem ejot, esmu sev pievērsusi un sev pieņēmusi to, ka ir ok arī, ja visi nav vegāni un ja visi arī nebūs pēc 100 gadiem vegāni. Bet es vienkārši varu varbūt tam, kas joprojām izvēlē šos dzīvnieku izcelsmes produktus uzturā atstāt. Es viņam tāpatās pa pilītei varu kaut ko iepilināt un varu iedot super garšīgs recepts, un viņš vienkārši pagatavos un sapratīs, jā, šis tik garšīgi, ka es gribu to atstāt uzturā, un viņam ir viena alga, vai tas ir tā kā veģetārs vai nē. Tā kā varbūt arī iziet ārā no tām dogmām par kaut kādu konkrētu uzturu un attiecībā tieši uz to vegānismu.
vai veģetārismu, nedomāt vienkārši par šiem virsrakstiem, bet vienkārši pamēģināt kaut kādā brīdī iekāpt šī cilvēka kurpēs, ja tev ir iespēja, vienkārši pamēģināt paeksperimentēt, tā kā atvērt prātu plašāk dažādām dzīves pieredzēm, un tādējādi arī mēs nenovecojam, vai ne, ka mēs visu uzņemam jaunu informāciju, mums smadzenes strādā, tā kā domājot arī par savu jaunību. Ir forši pa laikam vienkārši izkāpt ārā no saviem ieradumiem. Un tas ir vispār ļoti veselīgi, ja mēs domājam par jauneklību. Tā kā konstanti, tā kā darīt kaut ko tu nedari. Ēst ar kreiso roku, ja tu esi labrots, un mazgāt zobus un tā tālāk. Un tad arī paēst un pagatavot kaut ko tādu, ko tu nekad neesi gatavojis vai paēst. Nu, jā, kaut kur ārpus mājās, ja pats negatavo. Vienkārši paņemt un ļauties tādam dzīves azartam, priekam un piedzīvojumam. Man tā gribas teikt. Un ko tu? Es varu tikai tev teikt milzīgi paldies par iedvesmojošiem stāstiem, piemēriem un par to, cik, manuprāt, tu skaisti, draudzīgi veido saturu par šīm tēmām. Iekļaujoši un visiem viegli uztverami. Man liekas, ka jo vairāk cilvēki, kas kaut ko tādu dara, jo ātrāk mēs redzēsim tiešām lielākas pārmaiņas. Un, jā, manuprāt, ir ļoti svarīga pacietība, iecietība, savā ziņā samierināties, ka tās pārmaiņas nevar notikt tik ātri, kā mēs varētu tās gribēt. Un, jā, tas nav viegli. Samierināties ar to, ka visādas lietas joprojām ir ne tā, kā gribētos, bet es domāju, ka nav īsti cita varianta. Caur saprotošu sarunāšanos, ieklausīšanos un jā, to iekāpšanu cita kurpēs, tādā mentālā nozīmē ir jēdzīgākais ceļš uz sapratni. Ja mēs gribam iedvesmot draugus, savus ģimenes locekļus, ik pa laikam piedāvājam viņiem kaut ko garšīgu, kas ir bez dzīvniekiem sastāvā. Paeksperimentējam un jā, uztveram to kā tādu spēli savā ziņā. Eju ģimenes un draugu ballītēm ar savu ēdienu. Tas tā kā vienmēr strādā. Manas kūks, tā kā, parasti cilvēkiem garšo, nekas tur nepaliek, vai humusi un maizītes un tā. Vienmēr kā uz galda. Kādreiz dzīvoju tādā saucamā komunālā dzīvoklī ar 3 citiem cilvēkiem, un kad mums bija kopā ballītes, kurā bija 20 un 30 cilvēki, tas galds bija lielākoties tā kā vegānisks, jo es tā kā arī kukinēju, bet, protams, bija viss kaut kas vēl cits arī sanests un kaut kāds veģetārus un varbūt arī kaut kāds gaļas lietas. Tāpēc vienmēr tās vegāniskās pazuda pirmās. Un tā vienmēr ir tā kā tur dārzvedīši, auglīši, humusiņš, tur tāda mērcīta, šitāda, un ja tur vēl kaut kādi kēksiņi saceptē, kas, tā kā vienmēr pazudīs pirmie, nekā tur kaut kā, nezinu, dēsta vai, es vairs neatceros, sieriņš varbūt vienmēr pazūd, tā kā, bet, tādā ziņā, tā kā, kad cilvēkiem noliek priekšā, tu nereklamē to, tu nemaz nestāsti, šitas ir vegānisks. Nē, tu vienkārši uzteic, jā, Kristīna kaut ko jaunu atkal tur pagatavojusi, vai, tie cilvēki jau zināja. Bet... Bieži vien viņi jau zina, vai arī pēc tam par to pajautās. Un šajā ziņā tiešām ir ļoti forši, ka tu piedāvā tādas interesantas idejas un receptes, līdzīgi kā vēl, ko es minēju, Maru Trampāne un Kristīna Bergfelde. Varbūt ir vēl kādi piemēri, ko tu varētu nosaukt Marīta Gertnere. Tepat no latviešiem. Jā, tu vari arī komentāros, kas ir tādi iedvesmas avoti patiesībā, kam cilvēki ne tikai Latvijā, bet arī angliski rakstošie, runājošie. Man ļoti patīk, angliski runājošies, ko es zinu, noteikti, kas man patīk, ir tā Deliciously Ella. Viņas tas stāsts arī ceļš, kā viņi nonāks līdz tam, ka viņi tagad ieptur arī savu dzīvesveidu aplikāciju un produktu līnijas. Tas diezgan iedvesmojuši. Viņi arī sāk ar recepšu gatavošanu un recepšošanu un recepšu grāmatām. Un man patīk viņas tas arī pieeja un tas skats, un viņi arī stāsta par to, tā kā tam veselīgam ir jābūt patīkamam.
lai tas būtu tavs ikdienas dzīves sastāvdaļā, tam ir jābūt patīkam, un līdz ar to tā kā gatavo garšīgi, negatavo kaut kādu tur seleriju sulu, ja tev viņa negaršo, nu, tā kā gatavo kaut kādu saltējumu vienalga, nu, ar tādu veselīgu pieeju, veselīgu tādu skatu, man ļoti tā kā patīk viņas pieeja. Un vēl no latviešu tādiem avotiem patiesībā pēdējā laikā, ko es esmu novērojis, ka tajā pašā Rimī Gardēžu bukletiņā, kurā var paņemt bez maksas rimčikā, ir arī bieži vien ļoti daudz tā kā vegānisko recepšu arī no tiem šefpavāriem, vai kas viņi tur skaitās Rimī Gardēžu eksperti, arī no tiem, kas nav vegāniski, nevis tikai no Edija, kas ir tur kā vegānu pārstāvis. Un es pat pamanīju pēdējos ierakstos, ka patiesībā tie, kas ir nevegāni, tur pagatavo veselīgākas vegāniskās opcijas nekā Edijs, kas ir tur kā vegāns. Bet, nu, viņam, protams, tas aspekts nav veselīgs vegānisks, viņš vienkārši ir vegānisks. Bet, nu, tas ir tāds arī interesants novērojums, un tur var arī dabūt kaut kādu brīvo bezmaksas materiālu rimčikā vienkārši. Ja? Nu, tā kā, man liekas, tieši tā kā tu saki, arvien vairāk un vairāk arī parādās, un ir ļoti daudzi joprojām arī tie cilvēki, kas tā pati, man liekas, Paula Florēma, es gan viņai nesakoju, bet bija viena draudzene, kas viņai aktīvi sakoja, un es paskatījos vienreiz viņas to grāmatu, un tur ļoti daudz recepts arī ir vegānisks, neskatoties to, ka viņa ēda arī tur to punci un tā. Nu, tie cilvēki, kas par veselīgo uzturu runā, ēdam skaisti, ir tāda meitene no Prēļiem, pēkšņi aizmirst viņas vārdu. Un arī viņai tur visādi našķi, bet nu, bieži vien arī vegāniski. Smalkajiem muslim, kas man ir mazie draugi, viņiem bieži vien viņi rīšēro visāds recepts no cilvēkiem, un tur ļoti liels kontent, tā kā saturs ir vegānisks. Un nu, vairāk brokastu idejas, bet nu, idejiski, tā kā tur var arī atrast un sasmalties kaut ko. Ļoti daudz tiešām ir, un sarakstīsim pēc tam komentāros vēl kaut ko, un varbūt cilvēki, kas arī šo skatās pēc tam atkārtojumā, var paši pierakstīt un nekomentēt arī savus iedvesmu avotus, lai tas ir tā kā tādā vietiņā vienā sakoncentrēt. Jā, varbūt arī skatītājiem ir kāds idejas, ko paaicināt citreiz uz sarunām par augu uzturu, par vegānisku uzturu, par dzīvesveidu saistībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku aizsardzību, visu tādām tēmām, kas varētu zootēkā iedarēties. Priecāšos par idejām. Paldies tev vēlreiz, lai veiksmīgi izdodas ar nākamās nedēļas jau, vai kad sākās tas tavs nākamais izaicinājums? Nākamnedēļ, pirmdien. Tiešām, tā kā. Tad vēl paspēj pieteikties, ja kāds grib caur mājaslapu. Vēl noteikti, mierīgi. Okay. Es tagad jau cepute šmorēju, gatavoju vāru un viss notiek. Labi. Paldies tev. Nu, bija jauki satikties beidzot pēc gandrīz gada. Jā, es šovasar atkal cerams, ka būs vegānu festivāls un auga mēdienu svētki, kas arī ir lieliski iespēja cilvēkiem, kam šīs tēmas interesē, iepazīties ar visdažādākiem mēdieniem, satikties ar līdzīgi domājošiem, tā skaitā ar šeit redzamajiem cilvēkiem. Jā, es ceru, ka vegānu festivāls būs šodien. Man vēl nav uzaicinājuši, bet man kādreiz aicināja. Jā, tā kā cerams, ka būs un ka mēs tiekamies augumsvētki ir jau mājā kaut kādā pirmie, man liekas, bija 11. mājos. Tiekamies. Un tiekamies noteikti ēd labāk, jūties labāk, uztur izaicinājumā, tie, kas vēlas, var paspēt ielu. Ēd labāk, jūties labāk. Droši, ēd labāk, jūties labāk, jā, jo vispār sajūtiņa arī. Tā kā droši laipni aicināti, gaidīšu pulciņā, mums jau pulciņš jau tur jau tā forši formējās un veidojās, bet nav par vēlu pieteikties noteikti, un cilvēki mēdz pieteikties arī jau tad, kad izaicinājums sākās, tā kā pavisam droši laipni aicināti. Un vēl reklāmiņa. No manis pašās beigās, ja gribat atbalstīt zootēkas tapšanu, ir iespēja caur Patreon.com to darīt ar ikmēneša nelielu ziedojumu, kas palīdz man arī zootēku uztvert kā nopietnu darbu, ziņot par dzīvnieku tēmām, par augu valsts uzturu, par vegānisku uzturu, par visu šādām dzīvnieku aizstāvības ziņām pasaulē un Latvijā. Paldies visiem, kas to jau dara. Tiekamies nākamreiz. Čau, čau. Tā. Tā mēs jau beidzam.